Labdien! Šodien es gribētu pastāstīt par diezgan plaši izplatītu problēmu, kas izpaužās kā sāpes astes kaula apvidū. Biežāk tas notiek sievietēm, un medicīniski šo problēmu sauc par kokcigodīniju. Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un ikdienā nodarbojos tajā skaitā ar šādu problēmu risināšanu. Tātad, kas ir kokcigodīnija? Kokcigodīnija pēc būtības ir slimība, kur izpaužās kā sāpes astes kaula apvidū. Anatomisku īpatnību dēļ sievietes ar šo slimību slimo biežāk. Kokcigodīnija var rasties kā sekas traumai. Tātad tas ir kritiens uz astes kaula. Gandrīz ik viens droši vien šādu ir piedzīvojis, taču lielākai daļai cilvēku pēc šāda kritiena pasāp un pāriet un nomierinās. Taču daļai cilvēku tas nenotiek. Tātad situācija tādā gadījumā ir tāda, ka izveidojas lūzums, un pat cik šis apvidus ir zināmā mērā kustīgs, tad, kad mēs dodamies uz tualeti, tad, kad sievietēm notiek dzimuma akts, tad, kad mēs sēžam, tad šis astes kauls visu laiku kustās. Un, ja ir noticis lūzums, tad viņš var arī nesaukt. Un tātad daļai cilvēku šis astes kauls patiešām nesaug, bet ar laiku izveidojas tā saucamā pseidartroze. Tātad šis lūzuma vietā izveidojas tāda tā kā locītava, un šis kustīgums kļūst nesāpīgs. Taču daļai cilvēku šis pseidartroze neizveidojas, un šis kustīgums ir sāpīgs. Tātad viens no iemesliem ir trauma, un traumas rezultātā traumēts vai nu ir lūzis astes kauls, vai nu viņš ir traumēts astes kaula saišu aparāts, kā rezultātā izveidojas kustīgums, kas ir sāpīgs. Un ir cita veida situācijas, kad pacients atnāk, viņam ir tipiskas sūdzības, diskomforts sēžot, sāpes un diskomforts astes kaula apvidū, taču iztaujājot šo pacientu īsti nekādu traumu nevar pacients atcerēties. Tātad kokcigodīnija var notikt arī bez būtiskas traumas, bet jebkurā gadījumā tā ir pēc būtības sāpīga kustība astes kaula apvidū, kas izraisa sāpes. Tātad, kā šo slimību diagnosticē? Diagnostika balstās uz tipiskām pacienta sūdzībām, tātad tas parasti nav sarežģīti. Pacients diezgan pats jau var norādīt precīzi to vietu, kur viņa sāp, un lielākā daļa pacienti jau paši ir ienākot ārsta kabinetā, jau pasaka ārstam priekšā, ka man sāp astes kauls. Uzspiežot uz sāpīgās vietas, pacients saka, jā, man sāp tieši tur. Tātad, ja šī vieta atbilst astes kaulam, tad principā diagnoze ir skaidra. Mēs gan vienmēr pacientam arī lūdzam izdarīt rentgena uzņēmumus astes kaulam, lai redzētu precīzu šo astes kaula anatomiju, un nereti var ļoti labi redzēt, kā šis astes kaulam ir nedabisks izliekums uz iekšu, tātad uz taisnās zarnas pusi, kas vēl jau vairāk apstiprina šo diagnozi. Tātad 3 lietas: pacienta sūdzības, uzspiežot atbilstošā vietā pacientam ir sāpes, un ja vēl rentgena uzņēmumā mēs redzam pamatīgu astes kaula deformāciju, tad mēs diagnoze principā ir skaidra, un diagnoze saucās kokcigodīnija. Ko tad šādā gadījumā darīt? Ja pacients jau ir nonācis ārsta kabinetā, tas bieži vien nozīmē, ka pats pa sevi tas process nav pārgājis, jo parasti jau pēc pirmās dienas, kad pasāp, neviens pie ārsta neskrien, jo visi jau domā un pareizi domā, ka pāries, un lielākā daļā gadījumu tas tā arī notiek. Tad, kad pacients jau nonāk pie ārsta, tas parasti nozīmē, ka problēma ir jau diezgan ievilkusies un izskatās, ka pati pa sevi nepāries. Tātad astes kauls faktiski ir mugurkaula pēdējais posms, tātad mugurkauls sastāv no kakla, krūšu, jostas, krustu un astes daļas. Tā faktiski ir rudimentāra astes kaula daļa, kurai nav lielas funkcijas. Tāpēc pacientiem es parasti diezgan vienkāršotā valodā to izskaidroju, ka tātad, ja jums sāp astes kauls, tad ja mēs viņu izņemsim ārā, ja tātad veiksim šī astes kaula rezekcijas operāciju, tad jums vienkārši vairs nebūs kam sāpēt, jo astes kauls nav. Tātad, ja jums sāp astes kauls, viņu izņemot, jums vairs nebūs kam sāpēt. Operācija nav smaga, operāciju izdara vispārējā narkozē, pacients guļ uz vēdera, tiek veikts neliels grieziens
tieši virs astes kaula apvidus, un bieži vien operācijas laikā mēs arī konstatējam pamatīgi kustīgu šo te astes kaulu, un šos te kustīgos fragmentus mēs mehāniski izņemam ārā, un brūce tiek slēgta. Parasti to izdara tā saucamā dienas stacionāra apstākļos. Tas nozīmē, ka pacients no rīta iestājās tukšā dušā, viņam tiek veikta operācija, un pēcpusdienā vai pievakarē pacients dodas mājās. Tas gan nenozīmē, ka pacients jau uzreiz ir vesels. Tipiskās rekomendācijas ir turēt brūci sausu, par cik tā ir tāda intīma vieta starp dibena puslodēm, kur var sakrāties mitrums. Mēs iesakām pacientiem turēt šo te pēc iespējas vietu sausu, ja nepieciešams mainīt pārsējus. Neapšaubām šī te operētā vieta pāris dienas pēc operācijas var pasāpēt, priekš tam tiek rekomendēti priekšsāpju līdzekļi. Parasti šīs sāpes nav ļoti spēcīgas, līdz ar to lielākai daļai pacientu pietiek ar visnotaļ parastiem pretsāpju medikamentiem, piemēram, ibuprofens un paracetamols. Un, protams, nesēdēt uz operētās vietas līdz brīdim, ka viņa ir sadzījusi. Sadzīs šī brūce pāris nedēļu laikā, un to pacients izjūt kā pakāpenisku sāpju mazināšanos. Atkarībā no tā veida, kā brūce tiek slēgta ar intrakutānu šuvi, jeb šuvi, kas ir iekšā ādā un uzsūcās pati, vai arī tādiem diegiem, kas ir uz brūces redzami, kas ir izņemami, tātad attiecīgi pēc 14 dienām ir vai nu jāizņem šuvis, vai nu tas nav jādara. Un ko es vēl vēlētos atzīmēt, ka astes kauls faktiski ir tāda struktūra mugurkaulā, kurā nav nekādu nervu, nav nekādu būtisku struktūru, tātad, kas būtu dzīvībai vai veselībai pacienta svarīgas. Tātad, izņemot šo te astes kaulu, nerodās nekādas nelabvēlīgas sekas veselībai. Paldies, ka jūs skatāties šo kanālu, spiediet laiku, pierakstieties uz šo kanālu, rakstiet komentārus, uzdodiet savus jautājumus un iesakiet jaunas tēmas, par ko jūs gribētu, lai mēs jums pastāstām. Paldies!